strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu. Pēdējā laikā diezgan daudz sociālajos tīklos parādās ierakstu par to, ka cilvēki izdeg strādājot algotu darbu, ejot pie kāda cita, it kā piepildot citu sapņus. Bet ir dažādi tipu cilvēki, kuriem der algots darbs un kuriem neder. Kā tad saprast, vai es esmu piemērots strādāt algotu darbu, vai man ir jāmeklē citi risinājumi? Tad pirmām kārtām ir jāsaprot savas rakstura iezīmes. Varbūt ir vērts, pie astrologa vērsties, tad vai tu esi cilvēks, kuram ir ok, ja tev norāda, ko tev jādara. Ja tev ir komfortabli, kad tev saka darīt to un to un to, tu zini, kas tev šodien ir jāizdara, un tu esi laimīgs, tāpēc, ka tev pašam nav jādomā, nav jāmeklē risinājumi, nav jāiespringst uz kaut kādu lietu darīšanu. Tad šie cilvēki, kuriem negribās pašiem domāt ļoti, viņiem algots darbs ir ļoti piemērots. Savukārt tie cilvēki, kuriem nepatīk, ka viņus komandē, nepatīk, ka viņiem norāda, kā jādara, tiem tad visdrīzāk ir jādomā par citu savu piepildījumu, par citu veidu, kā var sevi nodrošināt, kā tikt pie ienākumiem. Jo tieši šie ir tie cilvēki, kuri ar laiku izdeg, tāpēc, ka viņi tiešām sajūt, ka viņi nedara kaut ko savu, bet piepilda citu cilvēku sapņus, citu cilvēku mērķus, jo viņi it kā gribētu kaut ko darīt savādāk, bet viņiem vienmēr norāda, kā darīt. Protams, algotā darbā ir arī visādi plusi un visādi mīnusi. Plusi ir tie, ka cilvēkam ir noteikts stundas, ko viņš strādā, viņam nav jādomā vakaros, naktīs no rītiem, kā tas ir savā biznesā. Viņš var tiešām mentāli atslēgties un būt ar ģimeni ar savām lietām. Tāpat ir regulāri ienākumi, visbiežāk tā ir darba alga 2 reizes mēnesī, noteiktā datumā, lai arī tie nav milzu ienākumi, bet labi plānojot un saliekot prioritātes, cilvēks tā var dzīvot un normāli dzīvot. Bet jā, un vēl sociālās garantijas, protams, ir reizes gadā atvaļinājums apmaksāts, tā kā ir šie te normālie plusi. Mīnusi ir tādi, ka var arī rasties sajūta, ka tu savu dzīvi, savas dzīves stundas maini pret naudu. Un reizēm ir tā, ka cilvēkam, ja tālu ir jābrauc vēl arī uz darbu, ja viņš tur nav pateicis stūra darba vieta, ja, tad sanāk, ka nevis tikai 8 stundas cilvēks ir darbā, bet kādu stundu pavadot uz turieni atpakaļ, ja, kas jau ir 10, brīvdienas paiet, lai tu sagatavotos darbam, izmazgātu veļu, sagludinātu varbūt, ja, sakoptu sevi, nopirktu drēbes, ja darbā netiek dots šis te apģērbs. Tā, kad daudzas lietas arī no brīvā laika it kā tomēr tiek darītas priekš darba. Arī automašīnu varbūt cilvēks nopērk, lai varētu braukt uz darbu. Tātad sanāk, kad arī šos te savus privātos līdzekļus vēl iekulda tam, lai viņš varētu iet uz to darbu. Tā kā ir gan plusi, ir gan mīnusi, bet patiešām ir būtiskākais katram pašam saprast, vai man ir komfortabli, vai es tomēr esmu piemērot cita veida naudas pelnīšanai. Un tikai tad, ja mēs patiešām darām to, kas mums patīk un esam mierā ar to, mēs patiesībā varam būt laimīgi. Tātad algots darbs nav priekš visiem, bet ja tev der, forši esi laimīgais, kurš esi atradis savu vietu dzīvē un savu veidu, kā dzīvot un funkcionēt.